Lai piesaistītu inovatīvas idejas, Madonas novada pašvaldība izsludināja konkursu Madona var labāk. Kā rezultātā novada uzņēmējdarbības vidi varēs papildināt ar vairāk nekā 20 jaunām idejām. Tā pirmā ideja rīkot biznesa ideju konkursu nevis ar līdzekļiem biznesa uzsākšanai, bet ar balvām, bija tāda, kad apkopot tās idejas un paskatīties, kāds mums kopējais fonds, cik mums ir to biznesa ideju. Dāvim ir tikai 18, viņš mācās ģimnāzijā, bet jau tagad ir nodibinājis savu firmu, kas piedāvā informāciju tehnoloģiju pakalpojumus. Konkursā viņa mudināja pieteikties vēlme īstenot nākotnes biznesa ieceri. Ideja, tā varētu teikt, ir Draugiem LV aplikācija. Pēdējā laikā var novērot, ka šādas aplikācijas kļūst aizvien populārākas. Ar ko atšķiras? Ja ir tādas aplikācijas, kur kaut ko virtuāli var iegādāties, manā aplikācijā savukārt būs jau iespējams iegādāties fizisku lietu, pēc tam, ja iepatiksies konkrētā. Kā tas ir? Es negribu īsti varbūt tā plašāk izstāstīt, jo pēc esmu nolēmis arī to realizēt, bet sasaist ar tirgošanos, varētu tā teikt, un spēles elements iekļauts. Savukārt Karlīna un Zane strādā skolēnu mācību firmā Dream Sleep, un meitenes ir ar mieru attīstīt īpaši ērtu spilvenu ražotni. Mēs piedāvājam spilventiņus. Šis te ir viens no tiem, tas ir universālais pakaviņš. Un universāls viņš ir ar to, kad ir iespējams noņemt šo daļu nost, pārlocīt spilvenu šādi, uzlikt šo daļu atpakaļ. Tas būs ērts gulēšanai pret stiklu autobusā vai mašīnā, vai jebkad, kad jūs pārvietojaties ar kādu transporta līdzekli, lai galva nedaudzītos pret stiklu. Tātad, tas ir novietojot viņu šādi atpakaļ. Viņš ļoti labi balsta gan sprandu, gan arī galvu pašu. Un tieši tādēļ viņš ir arī unikālāks, jo veikalos parasti iegādājumie pakaviņi ir bez šīs te papildus daļas. Ir svarīgi veidot šīs jaunās idejas, lai būtu interesanti šeit dzīvot, lai būtu iespēja strādāt, lai būtu iespēja attīstīties jaunajiem cilvēkiem, jo galu galā mēs taču negribam atgriezties Madonā, kur dzīvo tikai veci cilvēki un tā kā mazais kurorts. Konkursu pašvaldības uzņēmējdarbības nodaļa izsludināja ar mērķi aicināt vietējo sabiedrību iesaistīties uzņēmējdarbības vides veidošanā Madonas pusē, sasparoties jaunu biznesu ideju apkopošanai, solot gan rosinošas balvas, portatīvo datoru, planšetdatoru un fotoaparātu. Izstrādāt vērtēšanas kritēriju, skatīsies, vai tā ideja ir oriģināla, skatīsies, kāds ir tas produkts, cik liela līdzekļa nepieciešama šīs biznesa darbības uzsākšanai. Protams, vērtēs arī pašu biznesa idejas iesniedzēju, cik viņš ir spējīgs uzsākt šo ideju. Un ir arī ļoti svarīgs aspekts ir tāds, kad ir paredzēts noteikti punktu skaits, lai ideja būtu realizējama Madonas novadā. Konkursā izvērtēšanai ir iesniegtas 22 idejas. Priecē tas, ka viņas nav vienā sfērā, ir gan no pakalpojumu sfēras un sīkražošanas, gan līdz nopietnām ražotnēm un arī tādas vairāk gaisīgas idejas. Pārsteidz tas, kad 18 gadus vecs jaunietis jau domā par nopietnu ražošanu un kaut kādām inovatīvām tehnoloģijām un tiešām rūpniecību, nevis kaut kāda tāda mazāka biznesa ideja, bet viņš bija arī savā dzīves gājuma aprakstā ierakstījis, ka viņa pie interesēm un hobijiem bija ierakstījis apstrādes rūpniecību. Tas tā diezgan ļoti pārsteidz. Labākās idejas tiks izvērtētas 2 kārtās, žūrijā pieaicinot uzņēmējus, biznesa projektu vadītājus un bankas pārstāvjus.